Vai es kādreiz domājis, ko es daru ar savu dzīvi? Vai tam, ko es daru, ir patiesa nozīme? Paskatīsimies, ko Jēzus saka, pēc kā mums vajadzētu dzīties, lai atrastu patiesu mieru. Sveiks, tu klausies personu dziļāk, un šodien mēs turpinam iet cauri Mateja evaņģēlijam. Šodien pabeigsim 6. nodaļu, un mēs neejam, protams, cauri visam Mateja evaņģēlijam, mēs ejam cauri Mateja 5., 8., 7. nodaļai, kas ir Jēzus sprediķis uz kalnu, slavens, un, ja tu esi pirmo reizi, tad ceru, ka tev patiks tas, ko mēs darām, tajā ziņā, kad labāk saprast Bībeli pantu pēc panta, un ko tad Jēzus ar to domā, ko viņš saka šajā te sprediķī, un arī kā mēs varam pielietot tās lietas praktiski savās dzīvēs. Un, ja tu mūs klausies kārtējo reizi, tad jau tu zini, kur mēs esam un ko mēs darām. Un ilgāk nevilksim garumā, tāpēc arī leksim iekšā. Tātad šodien mēs arī pabeigsim Mateja 8. nodaļu no 25. panta, iesim līdz 34. un es it kā pēdējās reizēs esmu sācis ar to, ka es lasu visu, ka mēs iesim cauri, bet es domāju, ka šoreiz tā nedarīšu, jo ir diezgan pagari, bet tad sāksim ar 25. pantu. Un 25. pants saka tā: tāpēc es jums saku. Un interesanta lieta, ko es esmu dzirdējis no daudziem mācītājiem, kas man personīgi ļoti palīdzēs saprast Bībeli kontekstā, ko tad Bībele mēģina pateikt man, ir īpaši jaunajā darbā, ir tas, ka ja mēs redzam vārdu tāpēc, mums vajadzētu saprast to, ka tas tāpēc dod atbildi uz it kā nerakstīto kāpēc. Tātad, lai mēs saprastu, kāpēc tur ir teikts tāpēc, mēs paimam atpakaļ un mēs lasam kontekstā, lai saprastu, kāpēc ir tāpēc. Un kāpēc tas tāpēc tur vispār ir. Un tad mēs pagājušajā reizē pabeidzam ar 24. pantu. Ja tu neesi redzējis, droši vai atpakaļ noskaties Dievs vai nauda, ko Jēzus saka, vai mēs varam vai mēs nevaram kalpot diviem kungiem, un kam mēs kalpojam patreiz. Bet ar 24. pants beidzas ar šo te, ka Jēzus saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Un tad iesākās: tāpēc es jums saku. Pēc tam Jēzus saka: tāpēc, jo tu nevar kalpot Dievam un kaut kam citam, kas ir augstāks nekā Dievs tavā sirdī. Tāpēc es tev saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties, vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tātad, kāpēc Jēzus saka, vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Viņš šo te saka tajā ziņā, ka ja Dievs bija spējīgs radīt tevi, tad vai viņš arī nebūs spējīgs parūpēties par tevi? Tāpēc, ja es saku, nezūdies par savu dzīvību, par to, ko tu ēdīsi un ko tu dzersi, ne arī savas miesas dēļ, ar ko tu ģērbsies, veselības jautājumos, finansiālajos jautājumos, citlietu jautājumos. Tev nešķiet, ka tas Dievs, kas tevi radīja, tas Dievs, kas tevi ielika perfekti vietā, perfekti laikā, tur, kur tu esi šeit un tagad, tas Dievs, kas tev ir devis pilnīgi visu, kas tev ir šodien. Dievs, no kur tu nevar aiziet kaut kur, tā, ka tu paslēptos no viņa vajag. Dievs, kas zina labāk par tevi visu nekā tu pats. Vai tev nešķiet, ka tas Dievs nevarēs parūpēties par tevi? Un mums, kā Jēzus mācekļiem, vajadzētu saprast to, ka Dievs par mums gādās. Ka Dievs par mums parūpēsies. Viena ļoti spēcīga raksturvieta, kas man personīgi palīdz, ir tādos situācijās, kad nāk rūpes, raizes un cits lietas par gan dzīves situācijām, gan finansiālajiem jautājumiem, gan veselības jautājumiem, gan par ģimenes locekļiem, gan par citām lietām. Ir Filipiešiem 4. nodaļa no 6. līdz 7. pantam. Nezūdaities nemaz. Nerūpējies. Man patīk angļu valodā, kā ir teikts, don't be anxious about anything, pray about everything. Tad nerūpējies par neko un lūdz par visu, par ko tu rūpējies.
Kāpēc? Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Tātad visas rūpes un raizes, kas ir tavā sirdī. Jēzus saka Mateja 11. nodaļā, nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi. Tātad Jēzus mūs aicina pie sevis, un arī šeit Pāvils rakstot Filipiešiem, viņš saka, nezūdies nemaz, jo, ja tev ir kādas rūpes vai raizes, nāc pie Dieva, lūdz. Ko tas dos? Tas dos to, ka tu savas rūpes un raizes atdos Dievam, un tu ļausi Dievam strādāt pie tavas sirds, lai tavā sirdī būtu miers. Kādā ziņā? Tāpēc, ka 7. pants saka, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Kā tas nākās, ka tev nav finanses, bet tu nesatraucies? Kā tas nākās, ka tu cīnies ar veselību, bet tu esi pilnīgā mierā? Kā tas nākās, ka tavā dzīvē ir tik daudz traģēdijas, bet tu staigā riņķī, laimīgs, priecīgs, un tā vieta, lai tu rūpētos un raizētos, tu iedrošini kādu citu? Un tu varēsi teikt, jo es ar savām rūpēm un raizēm nāku pie savu kungu un glābēja, un es ļauju viņam, jo tad, kad mēs nākam lūgšanā, mēs atdodam savus rūpes un savus raizes viņam, un viņš mums pretī dod to, kas mums nepieciešams. Ko viņš mums dod pretī? Savu mieru, kādā ziņā? Jo viņš mums vairāk parāda, kāds ir viņš. Viņš mums vairāk atklāja, kāds ir viņš, ka mēs varam viņam uzticēties, ka viņš parūpēsies pār mums. Tāpēc mēs varam būt mierā, kā 7. pants saka, kas ir augstāks par visu saprašanu. Kad dzīvē notiek tādi apstākļi, vai varbūt tādas lietas, varbūt būs, varbūt nebūs, kari un citas lietas. Mūsdienās ļoti populārs topiks – kari. Bet kā tu vari būt mierā? Kā tu vari? Es nezinu, es vienkārši uzticos Dievam, es nāku pie Dieva. Un tas manā dzīvē pierādījies, kad tad, kad man ir personīgi pat bijušas paniskas bailes par to, kas varbūt notiks, es nāku pie Dieva. Es lieku viņa rokās šo te situāciju. Un es saku, Dievs, es tev uzticos. Es tev uzticos. Palīdz man tev uzticēties. Dievs, palīdz manai neticībai. Tā ir man lūgšana. Un man tagad galvā nāk, es gribu jums ātri parādīt no Daniela grāmatas 3. nodaļas. Kontekstā iet par to, kad bija šis te Sadrahs, Mesahs un Abednego, tad viņi nepielūdza Nebukadnēcera šo te tēlu, viņi nelocīja ceļu uz cita dieva priekšā, un viņiem tika piespriests nāves sods. Un man patīk, kā 16. pantā saka, tad Sadrahs, Mesahs un Abednego atbildēja ķēniņam Nebukadnēceram. Uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, saka ķēniņ. 18. pants. Bet, ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zinātā ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepildīsim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. Tad, kad mēs runājam par šo te Dievu mieru, bieži vien tās situācijas, kas nāks pār mūsu dzīvēm, mēs nevaram vienmēr būt, kā saka, paglābti no visām lietām, kas notiks mūsu dzīvēs. Bet viena lieta gan mēs varam darīt. Mēs varam nākt Dievu priekšā. Mēs varam nest viņu priekšā šīs te rūpes un raizes, kas ir mūsu dzīvēs. Un jā, Dievs var pagodināties un var iznest cauri tā, ka šī situācija nemaz nepieskarās mums. Bet var arī notikt tā, ka mums ir jāiet cauri šai te smagajai situācijai. Bet pār visam tam, kad mēs nākam pie Dieva, kad mēs esam sadraudzībā ar viņu, kad mēs esam lūgšanā, kad mēs ļaujam Svētajam garam strādāt pie mūsu sirdīm, atjaunot mūsu prātu, atjaunot mūsu domas, atjaunot šo te uguni mūsu sirdī par to, kāds ir Dievs, ka mēs rodam ticību viņā, Dievā, par to, kāds viņš patiesībā ir. Un kad Dievs zina pilnīgi katru lietu, kas notiek. Dievs zina, kad es eju cauri sliktām situācijām savā dzīvē. Bet kad gan Jēkaba vēstulē mēs lasām, gan arī Pētera vēstulē, ka mēs ejam cauri šīm te liekām, cauri šīm te grūtībām ar prieku, uzticību Dievā, jo Dievs strādā pie mums. Tādi mēs varam uzticēties un būt mierā, kas ir pār visai saprašanai. Tāpēc kā Sadrahs, Mesahs un Abednego, ka viņi saka, bet pat ja arī Dievs mūs neizglābtu, pat ja Dievs atļaus, ka tu izej cauri šai te situācijai tavā dzīvē,
Pat ja Dievs tev patreiz atļauj, ka tu ej cauri šai smagai situācijai, nāc tāpat pie viņa, un Dievs strādās pie tavas sirds, ka tava ticība tiks attīrīta, un ka tu caur šo situāciju, kas varbūt citiem liekas, kur tad ir tavs Dievs, tu iekšēji staigās mierā, un tu varēsi godāt Dievu, jo Dievs ir varens un brīnišķīgs. Jo Dievs ir labs Dievs. Dievs ir labs un varens Dievs. Tāpēc es aicinu, kad tāpēc kā Jēzus saka, nezūdies savas dzīvības dēļ, ko tu ēdīs, ko tu dzers, arī savas miesas dēļ, ar ko tu ģērbsies, vai dzīvība nav labāk nekā barība? Un vai miesa nav labāk nekā drēbes? Tā dzīvība, ko Dievs tev ir devis. Tā miesa, kas tev ir. Jā, varbūt citreiz ir nedaudz mazāk ko ēst, bet Dievs tāpat parūpējās. Jā, varbūt mums nav tās krūtākās drēbes, bet Dievs rūpējās, Dievs dod visu, kas mums ir vajadzīgs. Un cik bieži vien mēs pat esam svētīti ar to, ka mums pat ir vairāk nekā tās, kas mums ir vajadzīgs. Mēs pat bieži vien dzīvojam savās lūkšanās, par kurām mēs esam aizmirsuši, par lietas, par kurām mēs esam kādreiz lūguši, un Dievs ir atbildējis uz mūsu lūkšanām un svētīs mūs ar šīm lietām, un mēs esam aizmirsuši, ka mēs kaut ko tādu esam lūguši, bet Dievs savā godībā, Dievs savā žēlstībā parūpējās, Dievs parūpējās par tevi, par mani. Un 26. pāns. Skatieties uz putniem gaisā. Tātad Jēzus turpina, tātad Dievs, kas rada tevi, tev nešķiet, ka viņš arī par tevi varēs parūpēties. Un tāpēc Jēzus mums dod līdzību, jeb piemēru, skaties uz putniem gaisā. Netie sēj, netie pļauj, netie sakrāj savos šķūņos. Putniem nav tā, ka viņi ceļās 8 no rīta, 5 nāk mājās, un viņiem ir krājbanka, viņiem ir šķūņi, viņiem ir cits lietas. Nav. Putns dzīvo no dienas uz dienu, uzticībā, ticībā. Ja es tā drīkst teikt, ka viņa radītais par viņu parūpēsies. Netie sēj, netie pļauj, netie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Diemžēl mūsdienās cilvēkiem vairāk ir līdzjūtība, ja tā drīkst teikt, pret dzīvniekiem nekā pret cilvēkiem. Un ir pat tāds, es atceros, kādreiz gāja riņķī tāds, nezinu, kā to nosaukt, bet bija stāsts par to, ka bija terorists, kas nošāva 100 cilvēkus un 1 suni. Un cilvēkam uzreiz ir pirmais jautājums, kāpēc suni? Es ceru, ka sunim viss ir kārtībā. Un tas varbūt liekas, ko tas nozīmē, bet ja tu paskaties godīgi uz to kultūru, kurā mēs esam patreiz, cilvēki dod lielāku vērtību dzīvniekam nekā cilvēkam. Jā, mums vajag rūpēties par dzīvniekiem, bet dzīvnieks, kas nav spējīgs veidot attiecības ar savu radītāju, un Dievs par viņu rūpējās, Dievs par viņu gādā, Dievs viņam dod visu, kas nepieciešams. Un tad esi tu, kas ir spējīgs veidot attiecības ar savu radītāju, ar savu kungu un ķēniņu, un tev nešķiet, ka Dievs tev dos visu, kas tev nepieciešams. Es gribētu nolasīt no 147. psalma, no 7. līdz 9. pantam. Teiciet to kungu un ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar cītarām. Viņš apsedz debesis ar mākoņiem, viņš dod zemē lietu un liek zālē augtus kalniem. Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Tad Dievs ir tas, kas nāk ka lietus līst. Dievs ir tas, kas dod barību dzīvniekiem. Dievs ir tas, kas arī nodrošinās visu, kas tev nepieciešams. Mēs bieži vien esam ļoti nepacietīgi. Mums vienmēr gribas visu šeit, tagad un tulīt. Un dēļ tā mēs palaižam garām to, ka mēs varam veidot šīs te tuvās attiecības ar Dievu, kur mēs varam piedzīvot un redzēt, kā mēs augam ticībā tajā ziņā, kad Dievs par mums parūpēs, Dievs par mums nodrošina visu, kas mums ir vajadzīgs. Atceries, ka Dievs tevi ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. No pirmā Mūzus, atvērsim, lai nedomātu, ka es jums meloju, no 1. Mūzus 20, manuprāt, 5. pants, 27. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Tātad Dievs, kas tevi ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Aizdomājies par to, ļauj svētajam garam strādāt pie tā, uzdod sev jautājumu, vai tad es neesmu daudz labāks nekā viņi?
ja Dievs parūpējās par dzīvniekiem, ja Dievs parūpēs par lietām, kad Dievs parādīja sev Ījabam, viņš uzdeva Ījabam jautājums, vai tu zini, kā notiek tas, šis, tas, kas notiek ar to, uzdeva tik daudz jautājumus. Uz beigām, manuprāt, 38. vai 39. nodaļa. Varbūt pat 40, tā precīzi vairs neatceros, sen nav lasīts, bet tad Dievs uzdod jautājums Ījabam. Un mēs bieži vien pat neredzam tās lietas, ko Dievs dara, kā Dievs parūpēs, kā Dievs visumu savalk perfekti kopā. Un tad mums šķiet, ka Dievs nebūs spējīgs par mani parūpēties, ka Dievs nebūs spējīgs nodrošināt. Tāpēc paskaties to, kā Dieva radība atspoguļo viņa raksturu, kāds Dievs ir. Ka Dievs ir labestīgs, ka Dievs rada ar iemeslu. Tu neesi kļūda, tu neesi traucēklis, tu neesi problēma. Dievs tevi radīs ar iemeslu. Un tad, kad tu to sapratīsi, tad, kad tu vairāk lasīsi Dievu vārdu un iepazīsi, kāds patiesībā ir Dievs, kad tu ļausi Svētajam garam strādāt, tu redzēsi to, kā tas izmainās, kad nē, es varu uzticēties Dievam. Tāpēc, kā mēs lasījām Daniela grāmatā, tāpēc, kā mēs lasām šeit, Mateja evaņģēlijā, 6. nodaļā un viss caur Mateja evaņģēlijiem, kad mēs redzam, kā Jēzus parūpējās par cilvēkiem, Jēzus, kas ir neredzamā Dieva attēls. Kā Dievs parūpējās, ka viņam interesē. Vai tad jūs neesat daudz labāk nekā viņi? 27. pantā. Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un mēs bieži vien raizējamies, mēs rūpējamies, jo mums ir sajūta, ka viss ir manās rokās. Tajā ziņā, kad jā, es pazīstu, kāds ir Dievs, jo es lasu Bībeli, bet tas viss man ir šeit tikai prātā. Es neesmu ļāvis Dievam strādāt pie manas sirds, pie manas domāšanas, pie tā, kā es izdzīvoju savu ikdienu, kāpēc? Tāpēc, kad es patiesībā šaubos Dieva raksturā. Un mums ir jāsaprot, ka šīs te šaubas Dieva raksturā nāk jau no Ēdens dārza, kādā ziņā ejam atpakaļ uz 1. Mūzes grāmatu, 3. nodaļā, kur čūska runā ar Ievu, un mēs lasām tā, bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis, nēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs nemirsit. Bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs zinādami labu un ļaunu. Attiecīgi, čūska iestāstīja Ievai, ka Dievs no mums kaut ko slēpj, Dievs no mums kaut ko attur, ka Dievs nav devis mums pietiekoši visu. Bet tā nav. Un mēs kā kristieši, mēs, kas lasām Bībeli, mēs, kas saprotam, kāpēc mēs šeit esam, kas ir grēks un vispārējais, mēs saprotam to, ka tas ir mūsu miesā iekšā, kas ir nodots no Ādamas un Ieva, ka mēs apšaubam Dievu, ka mēs apšaubam Dievu raksturu, vai tiešām Dievs par mani parūpēsies. Tāpēc, ka es redzu, ka ir tik daudz trakas lietas, kas notiek pasaulē. Ir tik daudz trakas lietas, kas notiek ne tikai pasaulē, bet arī manā ģimenē, arī manās attiecībās, arī manā darbā, manā veselībā un citos jautājumos. Un tad rodas jautājums, jo ienaidnieks uzdod, vai tad tiešām Dievs ir teicis? Vai tad tiešām? Tāpēc, kā Sātans kārdināja Jēzu, vai tad tiešām? Tāpēc arī viņš kārdina tevi, jo Sātana galvenais darbs ir iznīcināt tavu ticību. Viņš to var izdarīt vai nu ar bagātībām, vai nu ar sāpēm. Tā ir kāda lieta, kas man ļoti patīk, ko John Piper, mācītājs, saka. Es ļoti piekrītu viņa domai, Johnam Piperam, kad viņš saka, ka Sātans iznīcinās tavu ticību, ja mēģinās iznīcināt tavu ticību, vai nu caur bagātībām, kad mēs iekrītam kārībās, vai nu caur sāpēm. Jo tad, kad mēs esam kārībās, man vairs nevajag Dievu. Man ir viss, kas manai miesai vajadzīgs, pēc kā mana miesa dzenas. Un tad, kad mēs esam sāpēs, mums šķiet, ja tiešām Dievs man mīlētu,
tad es neietu cauri šīm te lietām. Un tu pat nepamani to kā ienaidnieks. Tāpatās, kā viņš strādāja pie Ievas, tāpatās, kā Pāvils raksta Galatiešos, ka tā pati čūska, kas piemānīja Ievu, arī piemāna jūs. Tāpēc tā pati čūska strādā pie tevis, lai iznīcinātu tavu ticību. Un tev ir jāsaprot tas, kurš jūs starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olikti. Beigsim rūpēties un raizēties par lietām, kuras mēs nezinām. Reāli, ja tu uzdod savu jautājumu, uzskait uz saviem pirkstiem, uzrakst uz papīra nepieciešams. Tās lietas, par kurām es šaubos, par kurām es raizējos, par kurām es rūpējos un man ir uztraukums un viss pārējais. Cik patiesībā tās ir reāls lietas, kas man ir šeit un tagad. Un tu sapratīsi to, ka patiesībā nav tik daudz. Un tad, kad tev ir šīs lietas, ka tu reāli zini, kas ir tas, kas tevi dod nemieru, nestāst Dievu priekšā. Nestāst Dievu priekšā lūkšanā. Un ļauj, kā mēs lasījām Filipiešiem 4. nodaļā, ka Dieva miers nāk pār tev. Mātei 11:28 iesaka, nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi. Viņš paņems prom mums šo te smago nastu un dos savu jūgu. Kas ir šis te viņa jūgs, ka mēs varam dzīvot viņam, seko vienkārši viņam, skaties tikai uz viņu. Tas nenozīmē, ka mēs tagad pēkšņi ignorējam tā, it kā mēs neredzam, ka mums ir šīs te problēmas. Nē, mēs redzam un zinām, ka mums ir šīs te problēmas. Bet es zinu, ka Dievs parūpēsies. Ka Dievs ir ar mani. Un pat, ja es iešu cauri šai te smagajai lietai, Dievs tāpat ir ar mani. Neļausim mūsu emocijām mūs aiznest prom no Dieva. Runāsim no sava prāta uz savu sirdi. Tā varās kā Dāvis to darīja psalmos. Jo bieži vien tas uztraukums, kas ir mūsu sirdīs, tās zūdīšanās, kas ir mūsu sirdīs, patiesībā ir veltīgs. Tajā ziņā, kad mēs satraucamies par lietām, kuras mēs nevaram ietekmēt, un tas nerada neko citu, kā tikai iekšēju nemieru. Un mēs vienkārši staigājam tajā. Bet Jēzus saka, skaties uz putniem. Dievs rūpējas par viņiem. Beidz rūpēties par finansēm. Beidz rūpēties par veselību. Dievs zina, ja tu rūpējies, nāc pie viņa. Un ej mierā, teiksim tā, staigā mierā. Kurš jūs starpā var zudīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olikti? Tu nevari. Tu patiesībā tikai saīsini savu mūžu ar rūpēšanos, ar raizēšanos. Uzticēsimies Dievam. 28. pāns. Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Jēzus dod vēl vienu piemēru. Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpj. Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tad Jēzus dod mums šo otru piemēru ar to, ka, ja pirms tam bija par putniem, ka putniem nav krātus un vispārējais un Dievs rūpēs par viņiem katru dienu, tad šis te otrs piemērs ir par šo te apģērbu, par šīm lietām, ko es teicu sākumā, ka ja Dievs bija spējīgs tevi radīt, vai tev nešķiet, ka viņš par tevi rūpēsies, tajā ziņā, kad skaties uz puķiem, Dievs tik skaistus ziedus rada ārā, rozes, lilijas. Es noteikti neesmu puķu cilvēks, kas zina, man sieva noteikti zina daudz vairāk puķis, viņa varētu nosaukt daudz vairāk saules puķis un vēl visāds puķis, un Dievs katru no viņām rada tik skaistu, tik unikālu, un dod viņai visu, kas nepieciešams, ka viņa var izaugt tik skaista, bet patiesībā kāds ir puķis mūžs? Paņem un iemet katlā. Vienu dienu. Un Dievs tāpat viņai dod visu un rada viņu tik skaistu. Viņas ir daudz skaistāks, ja es saka, nekā Salamans visā savā godībā. Salamans, kas bija ķēniņš, kas bija Dāvida dēls vecajā derībā, kas bija bagātākais un gudrākais no visiem ķēniņiem, kas jebkad ir eksistējuši un jebkad eksistēs. Bet Dievs zāli laukā padara skaistāk. Tad iedomājies, vai tev nešķiet, ka vēl vairāk Dievs rūpēsies par tevi?
tu masticīgais. Un kāpēc Jēzus saka, jūs masticīgie? Tāpēc, kad ja mēs lasām Mateja 8. nodaļu, 28. pantu, ir teikts tā. Kontekstam viņi bija uz kuģa, mācekļi un Jēzus, un viņi, kas bija pieredzējuši, teiksim tā, profesionāli, kas bija nodevuši savus dzīves jūrniecībai, jo viņi bija makšķernieki, tas bija viņa darbs, viņa ikdiena. Viņi bija vētrā. Tātad tā nebija tāds mazs šļakats, tas bija kārtīgs šis te vētra, aizmirs vārdu. Un tad viņi pieiet pie Jēzus 25. pantā un tie piegāja pie viņu un modināja viņu sacīdam, kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka 28. pantā, kam esat tik bailīgi jūs masticīgie? Un viņš cēlās, apsauc vēju un jūru un iestājas pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēji un jūra tam paklaus? Un tad Mateja 14. nodaļā, 31. pantā, mēs lasām kontekstam, kad Jēzus ir pabarojis 5000 cilvēku, neskaitot sievas un bērnus, no ļoti mazas maltītes, 2 zivis un 5 maizes, un mācekļi kuģo prom, Jēzus atlaiž ļaudis, Jēzus pēc tam vētrā nāk pie viņiem, kas ir jūras vidū, un Jēzus staigā pa ūdens virsmu, un tad mēs zinām noteikti katru šo te stāstu, ka Pēters staigā pa ūdens virsmu, viņš skatās uz Jēzu un viņš tuvojas Jēzum, un tad viņš paskatās uz viļņiem un uz apkārtējām apstākļiem un situācijām, un viņš sāk slīgt. Un tad 31. pantā, un tā, ka viņš sāka, un viņš sāk grimt, viņš izbijās, sāk grimt, viņš beidz un sacīja, kungs, palīdz man 31. pants, un tūdaļ roku izstieps, Jēzus viņu satvēra, viņu neatlaida, satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Attiecīgi, kad Jēzus lieto šo te vārdu, maz ticība, tas nenozīmē neticību, ka vispār netic, bet gan ticību, kas nav pietiekama, lai uzticētos Dievam. Tam, kāds viņš ir. Un šeit mēs kontekstā, kad tu lasīsi evaņģēlijas, ja tu esi jau lasījis, bet varbūt tu neesi pamanījis, tev iesaku palasīt, kad Jēzus izdara brīnumu, mācekļi savā starpā, jā, šis noteikti ir Dieva dēls. Paiet mazs laiks, un ir sajūta, ka viņi pilnīgi ir aizmirsuši, tāpēc, kad atkal nonāk kaut kāda situācija, kurā viņiem vairs nav ticība. Un Jēzus saka, ak, jūs masticīgie, vairākas reizes, un tad viņi saka, tagad tu esi Dieva dēls, tagad mēs tev ticam. Jēzus uzdod jautājumu, tagad jūs ticat? Attiecīgi, Jēzus parāda savu godību viņu dzīvēs, un tāpēc arī tavā un manā dzīvē tik bieži ar to, kā viņš rūpēs, ar to, kā viņš atbild uz lūkšanām, ar to, kā svētais gars vienkārši tik spēcīgi darbojas mūsu dzīvēs caur mums un uz mums un visādi, un paiet kaut kas, paiet kāds laiks, mēs aizmirstam, mēs ejam savā ikdienas rutīnā, un mēs aizmirstam par tādu Dievu, mēs aizmirstam par viņu varenību, mēs aizmirstam par viņa raksturu, mēs aizmirstam par viņu godību, mēs aizmirstam par viņa spēku, mēs aizmirstam par viņu, un tad atkal notiek situācija. Un viss. Mēs vairs neusticamies. Mums ir sajūta, jā, Dievs darīja kādreiz, bet noteikti nevairs tagad. Dievs varēja kādreiz dziedināt, bet nevairs tagad. Dievs parūpējās kādreiz finansiāli, bet noteikti ne tagad. Vai tu neredzi šo te līdzību? Kad mēs vienā brīdī sakam, jā, amen, Dievs, tu esi kungs un glābējs, un amen, paldies, ka tu parūpējies tad, kad Dievs atbild uz lūkšanu, bet paiet kāds laiks, un ir sajūta, ka kāds ir izdzēsis mūsu atmiņu, jo viss, ko Dievs bija izdarījis, viss, kā Dievs ir pagodinājis, Dievs kā pagodinājis katru dienu, ka mēs varam pamosties. Mēs ir kā būtu aizmirsuši. Mēs staigājam ar tik nocietinātām sirdīm. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs katru dienu pavaram laiku lūkšanā. Ar to, kad mēs nākam Dievs ar savām ikdienas lietām, ar savām ikdienas emocijām, ka mēs nākam pie Dieva. Ka mēs izstāstam Dievam, kā mēs jūtamies. Kad mēs izstāstam par citiem cilvēkiem, par savām emocijām, par lietām, kas notiek. Ka mēs lūdzam, Dievs strādā pie manas sirds. Palīdz manai neticībai, varbūt šī jautājumā. Dievs vai palīdz man piedot, vai Dievs palīdz man uzticēties, vai Dievs attīra manu sirdi no šī te grēka, lepnuma, iekāres, citām lietām. Nāc pie Dieva, un tu redzēsi, kā viņš ikdienišķi strādās pie tavu sirds un lasa viņu vārdu.
Neklausies tikai podcasts. Šis te ir kā tikai ekstra. Viss, ko mēs darām šeit, tā ir tikai ekstra. Lasi Dieva vārdu. Ļauj, ka Dieva vārds mājo tevī. Attiecīgi, tu lūkšanās iztukšosies no pasaulīgām lietām, un Svētais Gars gan lūkšanā, gan savu vārdu piepildīs tevi ar Dievu vārdu, ar šo te garīgo maizi, un tu nebūsi izsalcis tajā ziņā, ka tu staigās neticībā, jo Dieva vārds tevī būs tik spēcīgi nosakņojies, un tev tā pabarojas, ka tu zinās, ka jā, varbūt es patreiz eju cauri kaut kam, pieņemsim, bet tev iekšēji būs, tu nostādīsi savu sirdi tik ātri tajā pozīcijā, kad tas nekas, lai arī kāda situācija patreiz notiek, lai arī varbūt patreiz izskatās, kad viss ir galīgi garām, es uzticēšos Dievam, tāpēc, kad es zinu, ka Dievs ir labs Dievs. Es zinu, ka Dievam ir labs prāts par mani. Es zinu, ka Dievs man palīdzēs iziet cauri šai te situācijai, kurā es patreiz esmu. Uzticēsimies Dievam. Un kad mums ir šīs te šaubas par Dievu spēku un neticība tam, ka viņš vēlas parūpēties par saviem bērniem, es gribētu arī nolasīt no Jēkaba vēstules, 1. nodaļas, no 6. panta, un arī šeit, sākumā varam sākt kaut arī no 2. panta, turiet mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Kārdināšanās kādā ziņā, kad kaut kas izaicina mūsu ticību. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Tātad, kad tava šī te ticības pārbaudīšana rada izturību, ka tu būsi daudz stiprāks savā ticībā, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurumu un jums nebūtu nekāda trūkuma, attiecīgi, ka mēs pieaugam savā ticībā. Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots, attiecīgi, ja tu esi patreiz situācijā, kur tu tiec kārdināts, vai tu tiec izaicināts savā ticībā, vai tu šaudies, un tu rūpējies, un tu raizējies, Jēkabs saka, ja tev trūkst gudrības, nāc pie Dieva, lūdzu no Dieva. Dievs dod man gudrību. Kā man rīkoties šajā situācijā? Dievs vai dod gudrību, kur es esmu pašaus garām, vai nāc pie Dieva. Tas ir tas, ko mēs lasījām Filipiešos 4. nodaļā. Nāc pie Dieva, lūdzu par šīm te lietām. Bet, kas ir ļoti svarīgi, ir tas, ka pat ja tu šaubies, pat ja tev ir sajūta, ka tavu ticība ir tik sīka, ka viņa pilnīgi sajūta, ka viņa nav, 6. pants, bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēdzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs izsos savus ceļus, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Attiecīgi, ko es ar to domāju, kad es saku, ja tev ir ticības, kad ir tik maziņi, tu tagad lasi, un es tagad lasu, nemaz nešaubīdamies, bet kā es varu nešaubīties? Kā es to esmu domājis? Ka tad, kad tev ir sajūta, ka tava ticība ir tik maziņa, nāc pie Dieva. Uzticies viņam. Tā varās kā Daniela grāmatā. Pieņemsim, tu Dievam lūdz, vienkārši pagodinies. Dievs dod man mieru, pieņemsim, par attiecībām ar konkrētu cilvēku. Vai Dievs dod man mieru par patreizējo situāciju, kas notiek pasaulē, vai Dievs dod man mieru par patreizējo situāciju, kas notiek manā ģimenes dzīvē. Un viss, uzticies, ka Dievs tev dos mieru, attiecīgi ejot caur savai dienai, kādā ziņā nevis, kad tad, kad parādās šīs te lietas, tu kā cilvēks ar dalītu prātu, ar dalītu dvēseli, ka tu meklēsi mieru citās lietās, ēšanā, datorspēlēs, iepirkšanās un vēl citur, bet kad tu pastāvēsi, kad nē, Dievs, tu man dod mieru. Šeit par to tiek runāts, kad kad mēs lūdzam no Dieva, kad nav tā, kad Dievs lūdzu dod man mieru, un tagad es skriešu lejā un nervos ēdīšu šokolādi līdz, es nomierināšos, jo cukurs manī skries un adrenalīns un vispārējais. Nē, Dievs dod man mieru. Es nāku pie Dieva, un pat ja es neesmu mierīgs, man tā ir bijis. Vairākas dienas pēc kārtas es neesmu mierīgs. Es nāku pie Dieva. Dievs dod man mieru. Dievs dod man mieru. Dievs palīdz dod man mieru par šo situāciju. Un pēkšņi
tai situācijai vairs nav nekāda var pārmāca. Un pat ja tas atnāk atpakaļ, un spēcīgāk, un cilvēki par to runā un vispārējais, pilnīgs miers sirdī. Jo es zinu, ka es varu uzticēties Dievam pat tad, kad varbūt viss izkrīsies galīgi garā. Bet es varu uzticēties Dievam. Tāpēc 31. pāns atkal iesākās. Tāpēc mums ir bijis šis piemērs. Putni, kas nekrāja, Dievs svētī, Dievs nodrošina, Dievs parūpējās. Ziedi, kas tiek apģērbi, kas tiek aprūpēti. 31. pāns. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies. Jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Attiecīgi, Dievs zina, kas tev ir vajadzīgs. Dievs zina, ka tev ir vajadzīgs paēst. Dievs zina, ka tev ir vajadzīgs drēbes. Dievs zina, ka tev ir vajadzīgs jumts uz galvas. Dievs zina, ka tev ir vajadzīgs ūdens. Dievs zina visu, kas tev ir vajadzīgs. Tāpēc nebūsim savā ikdienā rūpju un raižu vadīti. Ko tas nozīmē 32. pantā, jo pēc visa tā pagāni dzenas? Tas nozīmē to, ka mūsu prioritātes ir tā sagrozītas, ka viss, kas mums rūp, ir finanses, nauda un vēlreiz nauda. Jo tad, kad man būs nauda, man viss būs kārtībā. Un tāpēc es esmu rūpju un raižu vadīts. Kā es varu dabūt vairāk naudu? Kā es varu iegūt vairāk, jo tad varbūt man būs miers. Kā tad, kad es sasniegšu šo te mistisko ciparu, kas ir manā galvā, tad, kad es redzēšu šo te ciparu savā krājkontā, tad es būšu mierīgs. Tā nav. Tu sasniegsi to ciparu un tev tā parasti nebūs miers. Un pats trakākais, kas var notikt, ir tas, ka un viss tavu iekrājumi, kas ir bankā, pazūd. Vai viss tavu šī te skaidrā nauda, kas ir mājās noslēpta, nodeg. Vai ienāk zagls, kas zog, vai rūs, kas sarūsē, mēs lasījām iepriekšējā, kur rok un zog. Tātad, ka mēs neesam kā pagāni, kā neticīgie, kas vienkārši dzenās pēc miesīgām prioritātēm. Jo tad, kad mēs esam svētā gara pildīti, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs pavadām laiku ar Dievu, es saprotu, ka Dievs par maniem rūpējās. Jā, es eju uz darbu, jā, es strādāju. Jā, es nāku mājās un es daru citas lietas. Nav tā, ka es atlaižos divānā un pēkšņi viss notiek. Nē, es eju un es daru un es strādāju. Bet tad, kad mans brīvais laiks, es pavadu laiku ar Dievu, es pavadu laiku ar sievu, es pavadu laiku ar ģimeni. Es fokusējos uz tām lietām, es prioritizēju uz tām lietām, ko Dievs man ir devis, ar ko Dievs man ir svētījis. Un pār visam ar Dievu. Man vairs nav šis te, kad man ir jāstrādā ekstra, lai būtu vairāk naudu, jo tad es varēšu mierīgi atlaisties, bet es nepamanīšu to, kā mans attiecības pirmkārt ar Dievu pazudīs, kā mans attiecības ar sievu pazudīs, kā mans attiecības ar ģimeni pazudīs. Kāpēc? Tāpēc, ka es būšu tik ļoti fokusējies, ka pagaidām man nav laiks priekš jums, man ir jāiet un jārukā, man ir vairāk jāiegūst, man ir vairāk jāhaslo. Mūsdienās tāds termins hustle, ka man vajag kaut kāds 5 side biznesus. Protams, ja tu esi biznesa cilvēks un viss pārējais un tev tas padodas, droši dar to. Bet es domāju tajā ziņā, ka nedzīsimies, ka mūsu prioritāte, kā mēs arī pagājušā reizē runājām, par to, ka mūsu acis ir nevesela un ka mūsu acis ir nevesela un, es jau tagad piemirsu, un miesa, ka mūsu miesā ir tumsa, bet ka mēs esam vadīti ar veselu aci, ka mūsu fokus ir uz Dievu, un tas ir tas, ko Jēzus saka. Tālāk 33. pantā, bet vēlreiz no 32. Jo pēc viss tā pagāna dzenas, jo jūs debes Tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Tad nedzenies pēc tām lietām, Dievs zina, kas tev vajadzīgs, un 33. pants, bet dzenies, tad Jēzus saka, bet dari to, nedari to, bet dari to, nedzenies pēc pasaulīgām lietām, bet dzenies pēc kā?
Dzenies pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Kas tad ir visas šīs lietas? Visas tās lietas, par kurām tu rūpējies un raizējies. Visas tās lietas, kas ir tavā sirdī nemierā. Veselība, finanses, attiecības, vēl nezinu kas darbs, situācijas pasaulē un mājās. Viss tas tev tiks piemests. Kas tad ir Dieva valstība? Kad ja es saku dzenies pa priekšu pēc Dieva valstības, kas tad ir Dieva valstība? Kad Dievs valda, nevis es. Ka es esmu vadīts pēc Dieva vēlmēm, kāds ir Dieva prāts, nevis pēc savu prātu. Kā Jēzus lūdz, ne mans prāts, bet tavs prāts. Jēzus lūdz, ja varētu, ka šis te kauss tiek paņemts prom, bet ne mans prāts, bet tavs prāts. Tas mums parāda šo te, kad Jēzus bija pilnīgi Dievs un pilnīgi cilvēks, un ka viņam bija šī te cilvēciskā vēlme, miesīgā vēlme, bet tā bija pilnībā pakļauta zem viņa, teiksim tā, Dieva vēlmes. Attiecīgi, Dievs tev un man ir devis svēto garu, jo tu esi pieņems Jēzus Kristus kā savu kungu glābēju. Dievs tev ir devis savu garu, ka tu vari staigāt svētajā garā. Ko tas nozīmē? Palas Galatiešos. Es tev iesaku vienkārši palas Galatiešiem, tu sapratīsi, kas ir staigāt svētajā garā. Nevis brīnumos, nevis tādās lietas, bet staigāt augļos, svētā gara augļos. Mierā, priekā, mīlestībā, lēnprātībā, pacietībā un vēl citās lietās. Ka mēs varam šo te mūsu miesīgo vēlmi, miesīgās kārības pārvaldīt ar to, ka svētais gars mūsos strādā un izmaina mūsu sirdi. Kad es saprotu to, ka es negribu dzīvot pēc savām vēlmēm, tāpēc, ka manas vēlmes mani pieviļ, manas vēlmes man aizved grēkā. Bet tad, kad es dzīvoju pēc Dieva vēlmēm, kāds ir Dieva prāts, tad es redzu augļus, kas pagodina Dievu. Dzenies pa priekšu pēc Dieva valstības. Dzenies pēc tā, ka Dieva valstība ir šeit un tagad tavā dzīvē, ka tu nevis dzīvo pēc savu prātu, bet pēc Dieva prāta, ka notiek Dieva prāts. Un kas tad ir viņa taisnība? Ka viņa taisnība plūst no mūsu rīcībām. Ka viņa taisnība ir redzama mūsu rīcībās katrā situācijā, katrā jautājumā, kad mēs runājam ar cilvēkiem, kad mēs rīkojamies varbūt tur, kur mums ir grūti rīkoties tajā ziņā, kad, ja es rīkošos taisni, man iespējams būs jāpagriežās pret kādiem cilvēkiem, kas man ir tuvu un mīļi. Ja es rīkošos taisni, man būs, varbūt, jāzaudē vairāk finanses tajā jautājumā, kad man nebūs tik liels ieguvums, jo es varētu apkrāpt un iegūt vairāk, bet ja es dzenos pēc Dieva valstības un Dieva taisnības, tad es nebūšu tik, neiegūšu tik lielu finansiālo svētību, atkal rāda pēdiņas, ja? Bet cik brīnišķīgs miers, es ticu, tu piekritīsi, nāk pār gan tevi, gan pār mani, man ir pierādījies tas, ka reāli, vienkārši 100% tā arī ir, ka varbūt tas bija grūti izdarīt, būt vadītam pēc, teiksim, tā dzīties pēc Dieva valstības un viņa taisnības, bet tas miers, kas ir pēc tam, jā, varbūt lietas būs tagad savādāk kopš šī momenta. Ne tik patīkams, ne tik komfortabls, bet tas miers, kas ir manā sirdī, kad es zinu, kad es esmu rīkojis tā, kā Dieva vārds saka, ka man ir miers ar Dievu, kad es izdarīju tā, kā Dievam patīk, kā es zinu, kad ir vislabāk. Un tad jums viss šīs lietas taps piemests. Tās lietas, kas varbūt mums ir sajūta, ka mēs pazaudējam. Dievs tik vienkārši tev var svētīt. Dievs tev tik vienkārši var dot finanses. Dievs var tik vienkārši atjaunot tavu veselību. Dievs var tik vienkārši atrisināt un dot tev mieru jebkurā situācijā. Vienkārši uzticies viņam. Es nesaku, ka Dievs tev, ka tā ir kā tāda formula, ka Dievs tagad tev sveitīs un viņš savādāk nedrīkst. Nē. Lai notiek Dieva prāts. Ne mūsu prāts, bet Dieva prāts. Bet uzticies viņam. Tic man, tu to nenožēlos. Tu to nenožēlos. Jo mācekļi, kas seko Jēzum, kuri augstu vērtē Dieva valdīšanu savā dzīvē
un kuri tiecas pēc taisnīga dzīvesveida, var paļauties, ka Dievs apmierinās viņu vajadzības. Kādā veidā mēs to varam izdarīt praktiski? Tas nozīmē to, ka mēs prioritizējam lūgšanu savā dzīvē, ka mēs prioritizējam paklausību Dievam, ka mēs prioritizējam dāsnumu un kalpošanu. Attiecīgi paļauties tam, ka Dievs nodrošinās visu, kas mums nepieciešams. Kamēr mēs tiecamies pēc tā, ko Dievs vērtē augstu. Un tad arī rodas jautājums, kur mēs atdodam savus spēkus. Tajā ziņā, kad pieņemsim, ka tev ir spēks iet un pavadīt laiku ar Dievu, bet tā vietā tu dari savas lietas, tu droši to var darīt, un tad vakarā, kad tev nav spēks, un tu pieņemsim lasi Bībeli, tu jau miedz ciet, tu vairs nevari pasaka, rītdien, un tu visu laiku atliec. Vai kur mēs liekam savus finanses? Tā vietā, lai mēs darītu to, kas būtu pareizs ar mūsu finansēm. Tā vietā es iztērēju savās vēlmēs, un man nesanāk tām lietām, kuras es saprotu, ka man vajadzētu darīt. Attiecīgi tas norāda uz to, vai es patiesi dzenos pēc Dieva taisnības savā dzīvē un tālāk, vai es vienkārši saku un it kā domāju, bet patiesībā es dzīvoju sev. Es dzīvoju par savam prātam. Un tad pēdējais, 34. pants. Tāpēc, tad no sākuma bija nevis dari tā, bet dari tā, un tāpēc Jēzus saka, nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Attiecīgi, katra diena ir jauna žēlstības diena. Tas, ka tu šorīt pamodies, tā ir žēlstība no Dieva. Tas, ka tu varēji aizbraukt uz darbu un atbraukt mājās, tā ir žēlstība no Dieva. Viss, kas tev ir, ka tu vari redzēt, ka tu vari dzirdēt, ka tu vari sagaršot, ka tu vari baudīt, tā ir Dieva žēlastība. Protams, Jēzus mums neaizliedz plānot nākotni, bet gan, teiksim tā, aizliedz mums satraukties par viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā vietā, lai mēs koncentrētos uz lietām, kuras mēs nezinām, vai vispār notiks, koncentrēsimies uz to, kur mēs esam šeit un tagad, šodien. Un tas ir tas, ko es teicu sākumā. Uzskait tās lietas, kas ir šeit un tagad šodien, kas tev dzen stresā, kas tev dzen rūpēs un raizēs. Un tad nāc Dievu priekšā ar šīm te lietām. Jo tava šī te mistiskā trauksme vairo ciešanas tavā paša dzīvē. Kādā ziņā, ka tu pats izdomā kaut kādas nākotnes sāpes, un tu tikai uzkrauj sev lielāku mugursomu virsū un mēģini viņu panest. Bet, ja es saku, ne, atlaid to visu. Šeit un šodien. Kas ir patiesi tas, kas tev satrauc? Un tad viņš saka, nāc pie maniem 11. Mateja nodaļā, Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa. Un tas ir tas, ko Jēzus mums atklāja 6. nodaļā. Viņš cauri 6. nodaļai, mēs, kad gājām gan iepriekšējā video, gan arī šodien, mēs saprotam to, ka uz ko mums ir jāvērš mūsu fokus. Ka mēs vēršam savu fokusu uz Dievu. Mūsu veselā acis, ka es fokusējos uz Dievu. Kad es sekoju viņam, kad es dzīvoju viņam. Tāpēc, ka tad, kad es vairāk dzīvoju viņam, tad, kad es vairāk lūdzu, kad es vairāk ļauju Svētajam garam strādāt pie manas sirds, kad es apzinos, ka Svētais gars ir nevis spēks, bet persona. Kad es saprotu to, ka man ir vajadzīgs glābējs, kad es pazemojos Dievu priekšā, kad es ļauju Dievam darboties savā dzīvē. Es saprotu to, ka es nemaz negribu bez viņu. Es saprotu to, ka Dievs zina labāk. Un attiecīgi es gribu viņam uzticēties, attiecīgi es gribu viņam sekot. Un jā, nevienmēr tas ir viegli. Bet tas ir iespējams. Dievs mums ir devis viss, kas nepieciešams. Ar Dievu visas lietas ir iespējams, ja es saku. Tāpēc dzīsimies pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Un tu redzēsi, kā daudzas lietas, daudz nemieru tavā dzīvē atkritīs, un kā tās lietas, pēc kurām tu kādreiz skrēji, Dievs tev parādīs, un ka pirmkārt tas nebija vajadzīgs, tāpēc, ka Dievs par tevi parūpēsies. Lūksim.
Mīļais debes Tēvs, Tev paskos par Tavu brīnišķīgo vārdu, kur Tu mums esi devis, kur mēs varam lasīt un baudīt, Tēvs, un pārējais no tā, kungs, un ka Tu parādi, Tēvs, ka Tu esi labs Dievs, ka Tu esi Dievs, kas mīl Tev, ka Tu esi Dievs, kas ne tikai mūs ir radījis un atstājis, tieciet paši galā, bet nē, Tēvs, ka Tu esi Dievs, kas mūs ir radījis, kas mūs aicina pie sevis, kas par mums rūpējās, kas attīra mūsu ticību, kas strādā pie mums. Tēvs, paldies par Tavu labestību, kungs, paldies par Tavu godību. Tēvs, es lūdzu, ka pilnīgi katrs, kas klausās, Tēvs, un tāpatās arī es, ka mēs fokusētos, ka mēs prioritizētu Tavu valstību, Tavu godību, Tavu taisnību, to, kas Tu esi, un to, kā mēs varam reprezentēt Tevi, Tēvs. Nevis tikai ar vārdiem, nevis tikai ar drēbēm, nevis tikai ar pašizdomātām kalpošanām, Tēvs, bet patiesi ar kalpošanu, Tēvs, kas pagodina, Tēvs, Tevi, kas rāda prieku Tev, Tēvs, ka mēs to darām no sirds pilnības, pateicībā. Jo, kungs, kad es redzu Tevi, kad es redzu to, cik brīnišķīgs un varens un superīgs Tu esi, to prieku, ko es saņemu, Tēvs, es vienkārši vēlos iepriecināt cilvēks, kas ir noskumuši. Un tāpat, Tēvs, arī katrs, kas klausās, Tēvs, es nezinu, kas ir šīs te rūpes un raizes, ar kurām katrs cīnās. Bet, Tēvs, Tu zini. Kungs, es lūdzu, ka Tu dod viņiem mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Un, Tēvs, ka šis te miers, ko šis te cilvēks saņem, būtu kā tāds starteris tam, Tēvs, ka šis te cilvēks arvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk dzītos pēc tā, lai viņš varētu pavadīt laiku, kungs, ar Tevi. Un, Tēvs, kad Tu pildīsi viņu ar savu klātbūtni, ar savu mieru, ar savu prieku, ar savu mīlestību, kungs, ka šis te cilvēks mieru, prieku un mīlestības pildīts varētu iet un, Tēvs, nes Tavu gaismu, kungs, nes Tavu gaismu citiem un varētu stāstīt par Tevi, kungs, Jēzu. Paldies, kungs, ka Tu strādā pie mums. Katra. Tu esi brīnišķīgs un varens visās lietās, visus gods un slāvu Tev, debes Tēvs. Kungs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Paldies, ka Tu klausījies. Ja Tu klausies pirmo reizi, droši piesako, jo tādā veidā Tu mūs atbalsti, to, ko mēs šeit darām, un vēlreiz saku, dzīsimies pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Jēzus Kristus vārdā, lai Tev sveitīgi un brīnišķīgi atlikusī nedēļa, un tad jau tiekamies nākošajā video. Atā!